Labdien, Normons Ozoliņš, šodien 30. dzīves stāsts. Būs par to, kā viss beidzās Saldu un Gulbenē. Un beidzās tas tajā laikā, kad es jau biju paralizēts. Es jau slims biju, man bija audzējis tātad 2 operācijas un mugurkaulā un pilnīga paralīze. Bet es lēnām tā kā rehabilitējos un mani nesa, varētu teikt tā, mani nesa uz mašīnu, nolika draudzes priekšā, es tur norunāju, pēc tam man aiznes atpakaļ gultā, ja, un es nevarēju saprast, ko viņi grib no manis, kāpēc viņi man nes, es taču esmu paralizēts. Bet izrādās, es jau, būdams paralizēts, biju vajadzīgs draudzēji, vajadzīgs kalpošana, Dievs man neatlaida, ja. Bet tas kalpoja par tādu morālu un fizisku rehabilitāciju tomēr, jā. Kad mani atnes atpakaļ gultā, man likās, ka viss, es pat perunāt nevarēju, es biju tā pārgurs, jā. Tas izsūc visu manu spēkus, bet man nelika, Dievs, es zinu, ka tas bija Dievs, kas nelika man iegulēties, vai, jā. Viņš man neatlaida, jā, viņš man joprojām lika braukt. Bet tātad tagad viss pēc kārtas. Tātad. Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie tā, ka stāstīju par to Jezabeles sievieti ar Jezabeles gāru, jā, kur nāca tur visu ārdīt un postīt, un tas saiešanas nama saimnieks Saldu, viņu nelaid iekšā. Un tad tur tas Norvēģu erzelis brauc, jā, tur, un to viņš jau tur laida, jā, vienu, bet bez tās Jezabeles, jā. Jo viņš tur viņam kaut ko pirka un kaut ko tur svētīja viņu un tā, bet to sievieti nē. Bet, saprotiet, tur dēļ tā visa sacēlās tāds bardaks, jā. Tur viena atbalstīja to Jezabeli un to Norvēģu erzeli, cita atkal nē, un tāda šķelšanās tur bija, un tāds haoss, var sakot. Es teicu tā, nē, šitādā haosā nevar būt nekas, jā. Es kādu laiku tur pārtraucu braukt. Jo līdz tam es braucu gan uz Gulbeni, gan uz Saldu, jā. Mans grafiks bija interesants. Tātad sestdienas pēcpusdienā es sāku braukt uz Saldu kalpošanu, tātad lūkšanas. Es dzīvoju Rīgā, saprotat, dzīvoju Rīgā, bet kalpoju Gulbenē un Saldu. Rīgā man nekāda kalpošana nebija, bet par to es stāstīšu vēlāk, kā es meklēju tur kalpošanas vietu un neatradu. Un tātad dzīvoju Rīgā, kalpoju Gulbenē un Saldu. Saldu tātad sestdienās ir lūkšanas vakaros, beidzās, kā jau sacīju, neātrāk pa pusnakti. Tad es braucu kaut kur 3 naktī, es biju Dobelē, pārnakšņoju pie manas mammas Dobelē, es tur pagulēju kāds 4-5 stundas, un pēc tam braucu atpakaļ uz Rīgu, tur pārģērbos paēdu un devos tālāk uz Gulbeni. Gulbenē tur sākās kādos 3-4 un beidzās kādos 9-10 vakarā. Gulbenē tur bija bišķi tā, civilizētāk pēdiņās, ja tur nebija tāds bardaks kā Saldu, ja. Nebija tāds šķelšanās, kristieši nebija tik pieauguši pēdiņās, ja. Tik nobrieduši, tik garīgi, ja. Gulbenē vairāk cilvēki bija spējīgi klausīties, un viņi bija tādi pazemīgāki varbūt, un tā, tur bija saiešana nevalstisko organizāciju centrā, tur mums deva zāli pavelti, ja. Tos administratorus es arī svētīju kādreiz, viņiem norganizēja ceļojumu uz Norvēģiju, ja, par lētu naudu un ekskursiju uz Bergeni, ja, par ko viņi man svētīja to zāli, un viņi bija ļoti laipni pret mani. Un tur bija tāds bija cilvēki sanākuši un vairāk nekā Saldu, un tur jau izskatījās pēc tāda īsta dievkalpojuma, ja.
Bet, mans motīvs bija mērcēt cilvēkus Dievu upē, jā, ļoti svarīgi. Un tā es braucu, tātad, jūs saprotat, sestdien Saldū, nakts ir maz gulēts un svētdien Gulbene, un tad es braucu mājās, kad uz 10. vakarā no Gulbenes atkal naktī iebraucu Rīgā. Pa ceļam bija tā, ka es atslēdzos. Man bija tāds pārgurums, kad es, saprotiet, es braucu un pēkšņi es atmostos braucot, un es nesaprotu, kur es atrodos. Un es saprotu, ka es esmu kādu laiciņu gulējis braucot. Tad bija šī drebuļa pārņēma. Es domāju, kā Dievs, tu esi žēlīgs, ka es neesmu nekur ieskrējis, un es esmu joprojām uz ceļa. Un nevienam neesmu uzskrējis. Dažreiz es likos malā pagulēt. Un tas nogurums bija tik liels, ka nevarēja savādāk. Un, tāda bija man tas grafiks, īpaši sestdienas, svētdienas. Tātad Saldū bija tā, tur es kādu laiku pārtraucu braukt, būdams, es stāstu par to laiku, kad es biju vesels. Bet tad es saslimu tātad. Un tad, kad es saslimu, tas mājas saimnieks, tas sajiešanas nama saimnieks Saldū, viņš bija garīgi tā kā jau audzis. Viņš jau kļuva par līderi, viņš tur vadīja, viņš uzņēmās atbildību un vadību par to kalpošanu Saldū. Un viņš bija iesaistījies tāds mācītājs Peremots, River kustības mācītājs, viņam bija tāda projekts Atmoda Latvijā. Un bija tāda mājaslapa Atmoda Latvijā. Un viņi gāja uz ielām evaņģelizēt. Pēc Rodnija Howard Brauna iniciatīvas, ja, ka mums ir vajadzīgs dvēseles, mums vajadzīgi misijas darbs uz ielām, mums vajadzīgi cilvēki un aizsniegt viņus un tā. Un es atceros, kā Peremots tur rakstītajā mājaslapā mums jau glābti Latvijā vairāk kā 1700 cilvēku. Un tas mājas saimnieks Saldū, ja, viņš teica, ka jā, mēs arī Saldū evaņģelizējām, Saldū glābti vairāk nekā 300 cilvēki. Un tā. Un saprotiet, dīvainākais tas, kad Saldū nevis ielu misiju vairoja draudz, bet cūku fermas gaļiņa. Jā, tieši tā, cūku fermas gaļiņa izdarīja vairāk nekā ielu misiju. Tieši precīzi. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, kad, redziet, tas bija tas krīzes laiks, un Latvijā bija krīze un kaut kāda ekonomiskā krīze. Un tad sāka veidoties palīdzības organizācijas dažādas, kas vāca pārtiku cilvēkiem, cilvēki zaudēja darbu un nebija iztiks un tā. Un tur viens riverists arī, viņš organizēja misijas, labdarības organizāciju, oficiāli, reģistrētu, visu ar visiem dokumentiem, visu likumīgi. Un tas Saldus sajiešanas nama saimnieks, viņš iesaistījās tajā misijā un labdarības misijā. Un es atceros, kā viņš veda no Rīgas, tur pilna mašīna bija ar pārtiku, pilns. Un Teovils Stengrēvits no Druvas Unguriem, Druvā, Saldus pusē, viņš savukārt deva gaļiņu, lai izdalītu nabadzīgajiem. Un tā pārtika, ja, tā piesaistīja cilvēks. Redziet, tas mājasēmnieks teica, jūs varēsiet dabūt pārtiku tikai tad pēc svētdienā, pēc draudzes dievkalpojuma. Un toreiz, es jau biju slims, es jau biju paralizēts, tāds knapi, jā. Un es atceros, viņš man brauc uz Dobeli pakaļ,
Viņu man aiznes uz mašīnu, ielika mašīnā, nolika draudzes priekšā, es tur norunāju, un viņi man aiznes atpakaļ. Un nolika gultā galīgi tādu bez spēka vispār. Ja. Un tad, kad viņš man tur nesa un veda, ja, tad viņu mājā, es saskaitīju, bija 50 cilvēku draudzē. Iedomājieties, no 10, ka es stāstīju pagājušajos, ka mēs tur bijām 10, 15, un tad jau tur bija šķelšanās visādi. Tā Jezebela tur nāca šķelt, tas Norvēģis, un tur visādas problēmas bija. Tad tagad viņš saorganizēja 50 cilvēku, tur pilns, tur nebija kur sēdēt. Un viņš man tur veda, lai es tur sludinu viņiem. Ja? Es tur man nosēdināju, es tur nosludināju, un man aizved atpakaļ. Un, saprotiet, un to izdarīja nevis iela evanģelizācija, kā viņš tur teica, 300, no tiem 300 glābtajiem neviens neatnāca. Tikpat, man liekas, neviens. Es jautāju, cik te Peremocam ir Rīgā tagad draudzes locekļi, viņš teica 1700 glābt. Nav, tie paši 20, kā nāca, tā nāk. Neviens nav vairojis, draudz nav vairojusies, pilnīgi. Nulle variantu, nulle, ja. Oi, es domāju, kur te viņi ir, viņi glābti, kur viņi aizgāja? Kur viņi aizgāja, kur viņi palika, ja? Viņi nav draudzē, kāpēc, redziet, tur ir tas moments, kad, redziet, ja tas kungs nav Dieva namā, tad nav cilvēki, kas tur nāk, jo, redziet, vispirms jābūt kungam, Dievam, Dieva namā. Tas kungs ir savā namā. Jā, tad tautas plūst pie viņa, tad nāk straumēm pie viņa. Ja tas kungs ir savā namā. Bet ja viņš nav, tu tur var sisties nādas līdz tārām, evaņģelizēt, tur nekas nenotiks. Te cilvēki kā nāks, tā viņi aizies. Tukša vieta. Kāpēc? Tāpēc, ka nav Dieva namā. Nav. Jo tikai Dievs piesaista un Dievs glābi. Redzi, ja Dievs neglābi, tad visas tavas misijas ir veltīgas. Pat tukšo. Viņš neko tev nedod, pilnīgi neko. Kā tā ne, viens tur tika glābts. Ja. Oi, tas tev liels iemesls aizbildināties, ka tā vien bija vērts to darīt, ka viens tiek glābt. Vai viņš tiek glābs, tas vēl jāpaskatās, vai viņš noies ceļu līdz galam. Tas, ka viņš tur noskaitīs tev kaut kādu pantiņu, vēl neko nenozīmē, pilnīgi neko. Es stāstīju, kā cilvēki iesāk un kā viņi beidz. Briesmīgi. Tur jau tas moments. Un tāpat bija Saldū. Tie 300 cilvēki, viņus neviens neredzēja draudzē. Bet draudzē sāk parādīties cilvēki dēļ tās gaļiņas un dēļ tas pārtikas pakām. Tas saimnieks sāk uzstādīt noteikumus. Pēc dievkalpojumu. Jums jānāk uz dievkalpojumu, un tikai tad jūs saņemsiet. Un tad tur bija tādi cilvēciņi, kuri nenāca uz dievkalpojumu, bet nāca pēc pārtikas. To jau varēja redzēt, ka viņiem tas Dieva vārds neinteresē vispār. Viņi skatās pulkstenī, kad beigsies, kad ātrāk varēs dabūt un prom. Un tur jau ir tā lieta, ka tas ir, ja tu ar kaut ko redzi, ja tas kungs neglābj un nepiesaista, nekas nepiesaista, tu tur var viņiem piedāvāt da jebko. Viņi nenāks pie Dieva. Viņi nāks pie gaļiņas, bet pie Dieva viņi nenāks. Kāpēc? Tāpēc, ka tu feiko. Jā. Tu māni viņus cilvēks. Tu māni, tu nosaki, viņi kļūst par taviem ķīlniekiem. Saproti? Kāds tur piedāvāja 2 latus kādreiz, jo tu atnāks uz dievkalpojumu. Viņš dabūja tos 2 latus, atnāca uz dievkalpojumu, pēc tam viņš aizgāja, nopirka spirķiku, jā, točkā, un turpināja to pašu,
Un tad viņš gaidīja, ka nākošais būs tas čalis, kas man atkal iedos 2 latus, lai es atkal varētu spirķiku padzert. Nu, es aiziešu uz dievkalpojumu. Viens teica, es tev varu noskaitīt, kādu lūgšanu tu gribi. Varu noskaitīt jebko, tikai iedomāt 2 latus spirķikam, nu. Un viss būs ok. Varu pierakstīt mani glābto sarakstā, nu. Un tas ir normāli, kā jūs domājat, nu. Tas ir absurds, nu. Nu, tā tur notika, tie saldo. Nu, un tā problēma bija kāda. Es tur nosludināju tiem gaļiņas gaidītājiem, nu labi. Bet nes kādēļ tas namiņa saimnieks pēc tam mani laboja pēc manas svētrunas. Dažreiz viņš nenoturējās, viņš tā arī teica, tā nav, kā Normunds teica. Kāpēc tu man aicini, ja tu man pēc manas prediķi visu apgāz? Pričom tur, tad nāc un pats prediķo, tad pričom tur es? Kāpēc tu man tagad te visu apgāz, labo te mani? Tad tu esi tas kungs noteicējs, es atnācu sacīju vārdu, un tu man visu to vārdu apgāzi. Es viņam to teicu. Nu tā. Un tad otra lieta, kas bija tāda, nepareizi, bija tas, ka viņš bija zemesargs, un viņš bija policists metodas, jā, viņš tā kā policists sāka darbojas. Kāpēc tu nebiji uz dievkalpojumu pagājuši svētdien? Kur tu biji? Kas tev bija svarīgāks par svētdienas dievkalpojumu? Tu saproti, tev nekas nevar būt svarīgāks par dievkalpojumu. Man bija 40 grādu temperatūra, es biju slims. Kāpēc tu nebija draudzē ar visu savu temperatūru? Mēs būtu lūguši par tevi un Dievs būtu tevi dziedinājis. Kāpēc tu ne tev vajadzēja būt šeit? Es viņam teicu, klausies, viņam nevis vajadzēja būt šeit, bet tev vajadzēja būt pie viņa. Nevis viņam nākt ar 40 grādu temperatūru draudzē. Ko tu liec, ko tu komandē cilvēks, kā tu piedošanu, te nav policijas iecirknis, te nav, ar tādām metodēm nevar operēt mācītājs, nevar. Mācītājam ir jābūt lēnprātīgam, viņam ir jāmīl cilvēki, viņam ir jāpanes cilvēku vājums. Arī vāji cilvēki ir jāpanes, jāpārsien brūces, Bībelē rakstīts ievainotajiem, vai ne? Vājajiem ir jāpalīdz, jāstutē viņi ir. Saprot, jāpanes arī visas tās cilvēku nepilnības. Tu nevari darboties tā, kā pasaulē ar policijaskām metodēm, piespiest nevienu nākt uz baznīcu, tu nevari un nemaz nedrīkst. Es, kā gāju luterāņos, neviens man šitā nekontrolē. Kāpēc tu nebiji? Kur tu biji? Kāpēc tu nenāc? Un tā. Tev te jābūt, nedabūs ātrāk rīt, kamēr nesēdēs dievkalpojumā un nepalūgs Dievu. Tas ir pretīgi. Tā neviens. Un tā nav pastorālā teoloģija. Tas nav tas, kā mācītājiem būtu jārīkojas. Tas nav tas, ko... Un, saprotiet, un es viņam to stāstīju, un tad tur bija cilvēki, kuri nepatika viņa tās metodas. Un viņš to uztver kā tādu uzbrukumu, tas ir tāpēc, ka es tā ar Jēzu, un redz, ka velns nāk pret mani un tā. Tur es viņu mēģināju uzrunāt pa ceļam uz mājām, bet, es sapratu, ka viņš nav runājums. Viņš tā kā viņš iedomājies savā galvā, tā ir jābūt, viss, jā. Neviens viņu nevar pamācīt, neko, viņš tā kā siena. Ko es pārstāju tur braukt laikam, kaut kā viņam mašīna laikam saplīs, jā, viņam nebija, viņš vairs nevarēja man vēst. Tur tā bija. Un pēc tam, diemžēl, viņš saslima pats ar audzēju un saslima tā uz nāvi. Un es atceros, viņš gāja pie tā Nathan Morris tur sapulcēs, ka viņš bija Latvijā, un nekas nepalīdzēja. Viņš tā arī aizgāja mūžībā. Viņš nomira to audzēja ar vēzi īstenībā. Un tā, ka viņš nomira, viss tur izbeidzās, diemžēl.
Bet, viņš bija tāds dedzīgs, saprotiet, viņš bija dedzīgs, bet, viņam nebija tā gudrība, saproties. Nevar visu laiku spiest uz gāzi, ja. Ja tu spiedīsi uz gāzi, tu apsitīsies, tu kaut kur ietrieksies. Ja, tāpēc ir gāzes un arī bremzes ir, saprotiet. Un, ja tu neklausi cilvēkus citus, kas no Dieva sūtīti, lai tev bišķī piebremzētu un ievadītu tā, kā viņiem tomēr ir pieredze. Man tomēr bija pieredze, kāda mācītāja pieredze. Ja? Es esmu daudzus gadus kalpojis. Un ja mani neklausa, tad var ieskriet kaut kur. Ja? Tā, ka aplausties, var nosisties pat. Un tā viss te saldu beidzās. Un Gulbenē beidzās tā, kad man tur viena māsa zvana un, oi, Normund, cik kā mums te nekā nav, un viss ir apsīcis, un viss. Un es saku, ok, davai, es aizbraukšu. Un es tur novācu tādu, ne komandu, bet man bija viens labs brālis, slavētājs, un es dabūju mašīnu slavētāju, dabūju finanses, man tur austrālieši tādi draugi, ja, tur palīdzēja, un mēs brauksim misijā, ok. Mēs brauksim atkal uz Gulbeni pēc ilgākā laika. Aizbraucam uz to Gulbeni, mēs tur pa to laiku jau bija uzcelta Gulbenes muiža, tur ļoti jauna un skaista. Mēs tur nebija pārāk dārgi, ja, starp citu priekš tiem apartamentiem, kas tur bija. Mēs tur apmetāmies te Gulbenes muižā, un mēs tur ieraudzījām Raimondu Paulu un ar visu to, ar dažiem mūziķiem, kurus redzēja līdz tam tikai pa televizoru, jā. Un viņš tur bija kaut kādā, tur bija vēlēšana kampaņa, un viņš tur, Raimonds Pauls bija tā kā koncertu tur rīkoja, jā. Un, bet uz to mūsu tikšanos, tai draudzes, tā sieviete, tur atnāca tikai 4 vai 5 cilvēki. Un noklausījās, tas sapulcs gāja tik stundu. Un viss. Un es sapratu, ka nevienam te neko nevajag. Tā sieviete tikai sūdzējās par savu grūto dzīvi, kā viņai grūti, kā viņai neiet, kā viss te ir apriebies, nevienam neko nevajag. Bet Dievu viņi nelūdz, viņi nemeklēja Dievu. Un tāpat tie pārējie. Pilnīgi. Kādu stundu maksimums es biju vīlies, es biju šokēts, es biju iztērējis tik daudz naudas, un viss pa tukšo, saprotiet. Tā bija pēdējā reize, kad es biju Gulbenē uz to sapulci. Bet līdz tam mums bija sapulcis tur diezgan normāls. Bet redzi, pirms viss tur sabruka Gulbenē, es redzēju tādu sapni. Es redzēju, ka ir balta pils ar brīnišķīga, iekšā viss ir balts un skaists. Bet tajā pilī ir tāds ūdens, tāds ļoti neliels, tāds tā kā līdz potītēm, kāju potītēm. Bet ūdens viņu nevar dabūt nost, viņš ir tāds visu laiku patstāvīgi tur. Un es domāju, ārprāts, ja tas ūdens te būs visu laiku, viņš to pili sabojās. Tā pils būs nelietojama, laiku viņa sapūs. Bet kaut arī viss tur ir skaists un balts. Pēc laika tā arī notika, viss tur sapū, viss izjuka, viss kļuva nelietojams. Ziniet, kas tas ir grēka ūdens. Tas ir grēka, viņš lēnām, bet neatlaidīgi pūdē visu. Cilvēki nav, viņi nav atbrīvoti no grēka. Viņi nav, ir kaut kāds grēks, kas visu to lēnām padara nelietojumu, saproti? Un tā tur ir Gulbenē, viss kļuva nelietojams. Un tā arī saldu, tā gaļiņas atmoda, viss izbeidzās, lai tur bija 50 cilvēki, nepalika neviena. Viss. Sajiešanas nama saimnieks nomira, cilvēki izklīda, gaļiņas vairs nebija, un viss beidzās. Beidzās gaļiņa, beidzās atmoda, fake, beidzās draudz, ja. Bet tur bija visādi, tur bija cilvēki, kas tādi nabadzīgi cilvēki tiešām, bet viņi nenāca pie Dieva, viņi nāca pie gaļiņas. Tur viss tā lieta. Labi, nākošais par to, kas notika, kā es meklēju kalpošanas vietu
Rīgā un kā viss tur turpinājās. Labi, paldies, ka klausieties. Visu labu ar Dievu!